Sveiki! Tātad esmu pabeidzis projektu. Izskatās viņš aptuveni šādi. Tātad vidējās durvis būs iekšpusē, viņas staigās pa iekšu un sānu durvis būs uz āru. Tā spogulis visas vērtnes garumā. Tā durvis paslēpsim. Kas attiec uz skapa pildījumu, tātad ir falšu panelis, pati vērtne stiprināsies, apakšējā sliede stiprināsies uz pamatnes, un augšējā sliede stiprināsies šeit. Tātad, tas skapis būs neatkarīgi no tā, kurā vietā viņš atradīsies, viņu varēs jebkurā vietā novietot. Ir 4 lielas, tāds pietiekoši ietilpīgas atvilknes. Materiāls ir balts pildījums, tā kā bijām runājuši, pilnvērtīga sieniņa. Plaukti, tātad izmēri es jums jau biju iepriekš sūtījis, vienīgais es tagad varu iedot atvilkņu darba zonas izmērus, un tie ir, tātad atvilknes pati iekšpuse ir 17 cm dziļa un 60 cm plata. Tāda pietiekoša, un 50 cm dziļumā viņi ir. Tātad ir. Dziļumā. Tātad pietiekoši liels, 4 vienādas atvilknes. Tā, kas mums vēl tāds? Savilces, korpusa savilces ir lamelo, jeb Genifix, kā mēs viņu saucam, un viņiem visiem būs vāciņi virsū. Maliņas tika apstrādātas ar ABS maliņām. Cik tas ir tāds, skapis tur, lai nebūtu īpaši liels tas sadārdzinājums kopējais. Tā, un vēl ir jautājums par grīdu. Vai grīda ir līdzena vai nav? Ja ir grīda līdzena, tad varam likt vienkārši šos mēbeļu pēdiņas. Ja grīda ir nelīdzena un skapis jāpielīdzena, tad attiecīgi sakat, kāds ir līmenis, tad likšu iekšā tās skapju līdzināšanas, jeb kājas ar regulēšanas iespēju. Un kvadrāta caurule, drēbju pakaramais, te var redzēt šī te mazā maliņa apaļā, tā ir gumija, kas neļaus klabināties, un šitā stanga diezgan izturīga būs. Viņa, tas ir, teiksim, tāds kvalitātes standarts, kuru mēs visu laiku izmantojam. Ja akurāti nepieciešams, tad, protams, varam arī ielikt parastu apaļo metālisko stangu, kas ir sudraba krāsā. Bet standartā mēs liekam melnu. Viņas vienkārši piegādātais mums piedāvā vai nu melnu, vai nu baltu. Bet visu laiku uz vietas mums ir pieejams melns. Tā, falšu panelis, kas noseks augšējās vērtnes profilu. Šeit tātad te ir redzams profils, kāds viņš izskatīsies, tās vadotnes, vērtnes vadotnes, tad tas falšu panelis priekšējais, viņš noseks to. Un visām durvīm būs tās birstītes, jeb slotiņas saucamās, lai nav klapēšanas. Un visas vērtnes būs ar bremzi. Tā. Kas vēl? Jā. Par profilu, tātad vērtnes profilu, viņš ir inoks krāsā, tāds, es teiktu, viņš ir gan izveid tāds pelēcīgi bronzas krāsa, tāda, kas būtu labi, piestāvētu tam fasādē. Un materiāli tad uz vietas jau var, vai tad paši var aizbraukt ar paraudziņu, ja ir iespēja apskatīties, ja ne, tad var dabā AM furnitūrā apskatīties materiāls, jo mūsu piegādātais ir AM furnitūra. Vai arī varam satikties, tad, dabā var parādīt uz parauga, kādu es to krāsu materiālu izvēlējies. Bet es ņēmu, protams, tās ir bildes, bet aptuveni, lai viņš būtu līdzīgs.